Ir piekdienas vakars, Vecrīga, tumšas ielas. Un šodien runāsim par mūziķu Mārtiņu Gricmanu. Ir ļoti grūti nošķirt mašīnas dažreiz uz Rīgu. Visiem tiem šodien bija jādomā, kā tur ir pēc gan. Labvakar! Šovakar esam satikuši tautām cienītu mūziķi Mārtiņu Gricmanu. Uzdosim viņam pāris jautājumus. Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti! Cik tu ilgi nodarbojies ar mūziku? Kopš 7 gadu vecumu. Un es nespēju savu dzīvi iedomāties bez tās. Ne par vienu. Arī cilvēks, kurš iet pa to ielu un redz ļoti skaistu melodiju, viņš tiešām apgriežās atpakaļ. Atgriežās, iemetot to latu 50, kurš man dažbrīd ir ļoti, ļoti svarīgs. Es nekādu mūziku nelikšu zemāk savā dzīvē. Par sievieti, par pārdevēju, par jebkuras profesijas pārstāvu. Nekad dzīvē, jo nosauc kāds garām gājējs vai garām gājējā par bomzi vai vēl kaut ko. Nu, atvainojiet, piedodiet, man līdz tādam statusam ir diezgan tālu, jo tomēr es esmu tautas mīlestība izjūtas, un tiešām es zinu, kad par mani runā gan tur, jā, es dzirdu kādas meitenes balsis par telefonu, ar kuru sarunājās otrā galā. Jā, saproti, viņš zina, ko spēlē. Es varu pateikt, ko es spēlēju. Vismaz tādu žanru, jeb žanrus kādus ar kuriem es esmu tiešām slavens. Tas ir Fredijs Merkurijs, visi Raimonda Pauli, visi, karoči, es varu arī vācu gabalus nospēlēt. Es varu nospēlēt jebko, izņemot pēcpavēju. Vecrīgā uz ielām spēlēju mūziku jau kopš vasaras sākuma. Es nevienu dienu kopš atrodos Rīgā, kopš es šeit spēlēju, neesmu nožēlojis, ka es šeit atrodos. Un kā tev vispār ienāca kopš tas galvā, sāk spēlēt mūziku, neko nav kaut kā? Ziniet, sākās ar to viss tā, kad es to akordeonu, es savu mūžu nebiju domājis, ka es tiešām Rīgā uz ielas spēlēšu akordeonu. Nekad. Situācija bija tāda. Es pagājušo vasaru man uzdāvināja kaimiņš akordeonu, kurš viņam tiešām nebija derīgs. Es viņam saku, kas tāda pa kasti, ko tu man te iedevi? Es vispār, tad, kad es viņu aiznesu mājās, pēc tam, kuru es apskaloju savā stilā, protams, zinu, ar āliņu un visu, es tā pastāvēju, zinu, pie tā akordeonu un nodomāju ļoti specifisks instruments. Es pa to virtuvi staigāju mājās. Es taču viņu nevaru pacelt, ko tu man te iedevi. Mācījos spēlēt, ja, kas atrodas tajā galā skalai un tajā galā skalai. Un tā man arī tas sanāca. Es domāju, ka man neatlaidība ir tā, kas man tā neatlaidība, tā mīlestība uz mūziku ir tā, kur tiešām, dēļ kuras es tiešām man zinu Amerikā pat. Galvenais ir tas, kādu mūziku nekad savā mūžā nemainīšu ne pret ko citu. Mani var satikt šeit patās pie Brīvības pieminekli. Mani var satikt Zeltā ziltiņas tunelī, man var satikt, par kuru es tiešām negribētu runāt. Policisms kaut ko dara? Dzen prom, nedzen prom? Par policistiem runājot, es vispār par viņiem nesatraucos. Man viņi galīgi nevar iespaidot, neiespaido. Cits pasmaida, cits pat iesaka vietu, kur iet spēlēt, ja viņi redz ļoti sliktu laiku, kad tiešām laiks ir slikts. Ja, es nevarētu iedomāties mūziku bez alkohola. To es visu mūžu esmu darījis, arī trenējis Rīkli. No 9 vakarā līdz 4 rītā, līdz Sviedriem pie pasaules mūzikas. Ja, pie zināmām radiostacijām. Ja. Kāpēc es arī skaidos tas mūziķis? Ja? Tūlīt pateiks, kur tu esi redzēts vai vēl kaut kur. Nu, ziniet, mīļie draugi, es tiešām uz tādiem šoviem neiešu. Tas ir izsmiekls. Redzi, tas jau ir pakāpeniskais gājiens pa trepītēm. Redzi, man nemaz televīzija nav vajadzīga, lai man tagad zinātu visā Latvijā, vai ne? Un kā ar tevi var sazināties, ka tev ir fani vai ko? Kā tev var atrast kaut ko? Es par tiem faniem gan nezinu, varbūt tās, bet man draugos vēl nevar noteikti satikt, uzrakstīt. Ar mani var sazināties pasta ziņā. Es esmu sastopams gan Tukumā, gan tepatās. Katrā ziņā tā kā tajā filmā Ēna, es esmu visur. Vai tu varētu pateikt, kā tevi draugos var atrast? Vienkārši Mārtiņš Gricmans uzrakstīt.
Un sev interesējuši jautājums uzdodiet man, es noteikti atbildēšu. Es neesmu pieejams. Diemžēl vai par laimi. Es mīlu tikai viens sievieti. Savā dzīvē varbūt tās visu atlikušo mūžu, ja es gribēšu, un nevajag runāt to, ko nezinu. Ja es, piemēram, neesmu neko jautājis, tad nevajag lūdzu man pateikt un sūtīt kaut kur, ja? Es drīzāk jūs aizsūtīšu, nevis jūs mani, ja? Tad gribam pateikties ar Arturu Lapinski Mārtiņam par sniegto interviju mums. Lūdzu, rekur tev glāzi. Paldies. Paldies jums. Laimīgi. Jums tā. Nē, reku mikrofons mētāja. Jo, mikrofons, kamera, fotoaparāts. Jo, haidī. Te jau notiek kaut kas. Būsim. Es domāju, ka notiek kaut kas.